Man vislielākais iespējas, es Rīgā dzīvoju 69 gadi, bet vislielākais iespējas man palika no barikāžu laikiem. Toreiz pa radio paziņoja: rīdzinieki, nāciet uz Rīgas domi, sargāsim neatkarību, cīnīsimies par neatkarību, jo mums būs vairāk, jo labāk mums viss izdosies. Nu, tajā laikā mēs jau zinājām, kas notiek Viļņā, zinājām, kas notiek Maskavā. Nu ko, saposos un devās. Un tā pa dienu strādāja darbā, vakaros un naktīs ar daudziem tūkstošiem rīdzinieku, un ne tikai rīdzinieku, devos uz barikādēm Rīgas centrā. Man visvairāk pārsteidza Rīgas domas. Iedomājieties tādu ainu. Ieej Rīgas domā, pie durvīm galdiņš, tur sviestmaizītes, senjora tirgojās. Ne tirgojās, bet dala pa velti sviestmaizes. Iet iekšā nišās tāda, nu tā, it kā 19. gadsimtā tērpos. Medmāsas uzklātas, operācijas galdi, it kā ar visu medicīnisku nepieciešams, tas ir nišās. Zāles vidū sēž visi, atpūšās un klausās ērģeļu skanu. Fantastiski. Rīdzinieki bija ieradušies sargāt neatkarību. Un ja tu paliksi mājās, tad tavu neatkarību kāds cits domas pārstāvis, kuru tu nedomā, panāks, ka viņu tu zaudēsi. Un pats svarīgākais tomēr ir brīvība. Tāpēc eju uz pašvaldības vēlēšanām un balso par progresīviem.